Labrēns. Es esmu mājas vīnu darītavs, vīns.lv īpašnieks un vīndars vienā personā. Jau pusotru gadu Latvijā ir spēkā likumdošana, kas atļauj mazajiem mājas vīnu ražotājiem pilnīgi legāli, neapējot nevienu likuma punktu, ražot atbilstoši visām pārtikas higienas normām vīnu mājas apstākļos. Mans stāsts ir tāds, ka man jau no bērnības ir interesējusi un saistījusi augļkopība, ar ko vairāk vai mazāk aktīvi, atkarībā no brīvā laika iespējām, esmu nodarbojies jau diezgan ilgu laiku. Un tīri loģiski, kā turpinājums tam hobijam, ja tā var teikt, kad tie augļi vai ogas ir izaudzēts, tad nāk nākamais posms, ko ar viņiem darīt. Svaigus visus nevienmēr var paspēt apēst, vai arī varbūt negribās. Tad nākamais posms, kas liekas tāds saistīts, ir vīnu darīšana. Pie kam vīnu darīšana pēc tādām senlaiku metodēm, tradicionālām metodēm, izvairoties no kaut kādām sintētiskām piedevām un visādiem varbūt procesu pātrinātājiem un cenas pazeminātājiem, teiksim tā. Mājas vīnu daru jau 9 gadus. Sākumā tas bija tāds hobijs pavisam varbūt nenopietns sākumā, kad galvenā doma bija, vai tas vīns saturēs alkoholu vispārībā. Viņš saturēja, arī pats pirmais ražojums. Un tālāk jau gadu no gada nedaudz to apjomu palielinot un galvenokārt to pieredzi, jo apjoms tur bija simbolisks, galvenokārt pieredzi. Nonāca pie secinājuma, kad mans ražotais vīns izraisa kaut kādu interesi, citos cilvēkos. Un līdz ar likumdošanas sakārtošanu nolēmu tai lietai ķerties nedaudz nopietnākā plāksnē, vienkārši iekārtojot ogrē, pie savas mājas, neizmantotās telpās, garažā un palīgtelpā mājas vīnu ražot atbilstoši likumdošanas normām. Un šis pirmais gads, pirmā sezona, kad šeit tiek ražots mājas vīns. Sākumā partijas ir nelielas, tie var būt pāris tūkstoši pudeļu gadā, un realizācija pārsvarā notiek tādos gada tirgos, kā Sabils vīnu svētki vai Kalnciem ielas tirdziņš. Tāpat tās ir daži aktīvi tirgotāji, kuri novērtē līdzīgu veidu produkciju, kā piemēram restorāns Vincents Rīgā, studiju veikals Pienene Rīgā, Idille veikaliņi arī Rīgā. Līdzīga veida veikali, tas tikai sākums, kuri savā sortimentā ņem tīri latvisku produkciju. Labdien! Esmu Ilze Andriksone, IK ķēpiniešu vadītāja. Savu uzņēmumu mēs dibinājām 2008. gadā ar Eiropas fondu palīdzību. Un esam nonākuši tik tālu savā darbībā, kad esam iesākuši strādāt ar dabīgām sulām, ko arī izmantojam krāsvielu vietā. Un līdz ar to tas produkts sanāk gan skaists, gan arī veselīgāks. Strādājam visa ģimene. Mana meita jau ir 4. paudzē, kas nodarbojas ar šo lietu. Pati esmu sākusi strādāt no bērnības, strādāju jau gadus 30. Mēs gatavojam piparkūkas, kuras piedāvājam ne tikai svētkos, bet arī ikdienā. Mums ir ļoti plašs piedāvājuma klāsts, un šeit ir redzama tikai viena maza neliela daļiņa. Lieldienās mums ir savs noformējums, Jāņos savs, Ziemassvētkos savs. Gada tirgos, kad braucam uz tirdziņiem, atkal savs. Cilvēki mūs ir ļoti iecienījuši, un mēs arī uzklausam pircējus un cenšamies ieviest savā produkcijā taisni viņu ieteikumus. Piemēram, mums uz Ziemassvētkiem ir nākušas klāt kādas 6 vai 7 jaunas figūriņas tikai no cilvēku ieteikumiem. Ziemassvētkos tradicionāli taisam lielās sirdis.
glezniņas. Pieprasījums ir milzīgs. Mēs garnējumā izmantojam dabīgās sulas. Sulas sākam vākt jau pavasarī, gan spinātu, gan zirņu lapu suliņu, gan arī augustā vācam melenes un izspiežam suliņu un liekam glazūrās. Izmantojam arī smilcērkšķus, tā kā viss ir taisīts ar dabīgām sulām un ar ļoti lielu mīlestību. Mani sauc Māris Leksdiņš, esmu uzņēmums Sijām Malevas valdes priekšstādātājs, īpašnieks. Divos vārdos var pastāstīt par to, ka šobrīd mums jau ir 34 šķirnes siera, un tieši uz šiem Ziemassvētkiem mēs esam izlaiduši jaunu produktu, sierštelis sieras ar šokolādes gabaliņiem, un sierštelis sieras šokolādes pārliec ar šokolādi, milzīgs kaurums ieriņš tāds. Jaunais produkts sierštelis sieras ar šokolādes gabaliņiem īpaši noteikti varētu būt mīļš bērniem, jo šī sierā, tas ir saldējs sieras ar tādiem termoizturīgiem šokolādes gabaliņiem, un tad, kad jūs viņu griežat un božat, jūs jūtat, kā šokolādes gabaliņš piesātina to garšu. Tas ir tāds patīkams, es pats uz savas meitas pamēģināju, viņa teica super, ļoti labs produkts. Un otrs, kas ir arī mums priekš svētkiem, domājot par mūsu cilvēkiem, ir produkts, kas ir arī sieras. Šokolādes sieras pārliec ar šokolādi. Tas ir būtībā, teiksim, viņš jau nav tīri šokolādes sieras, tur ir kakao, tas ir kakao garš un pārliec ar šokolādi. Tas arī, teiksim, ar bērniem, lai kaut kādā veidā mēs mūsu jauno paudzi tomēr spētu pieturēt pie latviskām lietām, pie latviskām tradīcijām. Un ja viņiem vēl pieblenderē klāt svaigi blenderētas dzērvenītes vai avenītes, tas ir fantastisks saldējs, ar ko var pārsteigt visu ģimeni uz Ziemassvētkiem. Un kā katru gadu, arī šī gadā uz Ziemassvētkiem mums ir Ziemassvētku sieras, kas ir sieras, par kūku garšvielām. Viņš tāds aromatizēts un tāds smaržīgs, ka mūsu svētkus nevar bez tādiem labām lietām pavadīt. Tā kā aicinām visus mūsu pircējus, patstāvīgos, un arī jaunos, nākat, baudiet, garšojiet, izsakiet savas izjūtas, iesakiet savu redzējumu, mēs labprāt attīstam šo, var teikt, gada laikā, no 2010. Gada jūnija, kad mēs atvērām jaunās ražošanas telpas. Mēs esam šo produkcijas apjomu palielinājuši diezgan ievērojami. Nu jau kādas sākotnēji mēs ražojam vecajās telpās, mums maksimums bija, mēs varējām saražot 2 tonnas, taču šobrīd mēs esam sasnieguši 10 tonnas. Tas mūs, protams, priecē. Arī šis jaunais esošais sierštelis firmas veidots atrodas centrā Dauga. Protams, ir nesis arī papildus klientus, un mēs arī visus aicinām, kas ir ieraudzīt par produktīs kaut ko jaunu. Nākat uz mūsu firmas veikalu tirniecības centrā, aicinām arī Latvijas akadēmijā, kafejnīcas konditorijas nodaļā, kur jūs varat redzēt šo produkcijas klāstu. Mani sauc Evarīta Dāve, un šodien es jums gribētu pastāstīt par to, kā tapuši mūsu kadīķu pīraki un kā tapusi ļoti maizīga šokolāde. Tie ir produkti, ko mēs ražojam ar rociņām, taisam rociņām. Šobrīd mūsu namā vietnē, ko mēs saucam par Baltu namu. Un radās doma, kā šo seno tradīciju varētu iekārtot, transformēt tā, lai viņi būtu lietojama šodienas cilvēkam, mūsdienīgā izskatā, mūsdienīgā veidā, komfortabli, viegli. Un tad protams, es domāju, kas var būt vīraks, smaržkociņš. Un smaržkociņus tātad mēs pērkam pašu kociņu no ārpus Latvijas, jo Latvijā neražo. Tad mēs Latvijā paši taisām kadīķu ēkļusku eļļu no kadīķu zariņiem. Un tad šis tapšanas process sākās ar to, ka mēs iemērcam
iemērcam kadipju sagatavītas, šos maršrutus sagatavītas kadipju ēkas veļā. Un tad mēs viņu žāvējam, un process pats ir pietiekoši laika ietilpīgs un mazliet arī darbietilpīgs. Un beigalā mēs viņus iepaspējam tādā pavisam vienkāršā papīra plastikā iepakojumā, un tad mēs tādus mēs viņus arī piedāvāsim pircējiem. Otrs produkts, ko mēs sākam šogad pavasarī, ir rudzu maizīte šokolādē. Mums ir tās lielākos un mazākos veidos un dažādās arī koka kastēs, dažādi izmēri. Un šī produkta vēsture sākās arī ar to pašu rudzu maizi, ar to, ka man pašai ļoti garšo rankas rudzu maize. Un tā pamatdoma, kāpēc mēs izdomājām tādā šokolādes veidā, kas ir rudzu maizīte, ir pirmkārt jau tādēļ, ka atkal šis te pats vecs dziesma jaunās skaņās, tā mūsu devīze tas pats, kas ir kadipļiem. Mēs izdomājam, ka šo veco produktu var veco labo latviešu lietu rudzu maizi, kas, manuprāt, nav tik laba nevienam sanākus, nevienā citā valstī. Mēs latvieši lepoties, tas ir mūsu viens no lielākajiem sasniegumiem, ko es esmu lepna. Un sākās tas viss ar to, ka man vajadzēja dāvanu draugiem ārzemēs, un kas ir labāks, kas ir faktiski tas, kas stāsta par Latviju. Viens no šādiem produktiem ir rudzu maize. Un rudzu maize tātad ir tomēr pasniegta tādā veidā, lai būtu iekārojama arī tiem cilvēkiem, kas nepazīst rudzu maizītes. Tērnības ir piedzīvoši. Un tā radās šis produkts, lai ieēdinātu latviešu tradīcijas un latviešu ļoti labi izkoto garšīgo rudmaizi. Ārzemniekiem mēs domājām izveidot konfekts. Šokolādes ir garšo, neatkarīgi no tā, tas ir arābs, tas ir amerikāņus, brazīlietis. Visiem šīs te lietas patīk, tāpēc, ka konfekts, tāpēc, ka tas ir netradicionāls un tāpēc, ka tas ir vienā ļoti skaistā vaļā. Iepakojums ir mūsu vislielākais, tas ir šāda te kaste. Un tātad tas ir tas labākais, lielākais, kā mēs saliekam un prezentējam. Šobrīd mums šodien liekam Latvijas Vakmazaiklā un arī, protams, mums kafejnīcā Baltajā Maņā, kafejnīcā Kaķīšu Cirņavas. Par pašu kafejnīcu Kaķīšu Cirņavas ir tā vieta, kur top gan rudzu maizīte, gan šokolādē, gan arī vīraki, faktiski. Un kafejnīca pati par sevi radīta ar domu, ka tā varētu būt vieta, kur cilvēki atnāk un pērk atmosfēru. Negluži mēs nespiežam tā teikt uz ēdienu, mēs nevarējam ļoti daudz ar ēdienu, ar garšu un ar visu to, kas saistās ar ēšanu, bet vairāk ar to, tiksim, mums ir svarīgi, lai šī atmosfēra būtu tāda, kas cilvēkam dotu vizuāli, parotu cilvēku vizuāli, kas ir tātad šis mazais interjers un savādākums. Faktiski tas, ka mēs savā ēdienkartē esam iekļāvuši uzkodas, kas nāk no dažādu valstu virtuvēm. Mums ir mozzarellas rudzu rika, un mums ir amerikāņu burgers, un mums ir franču kartupeļu frī, un beļģu vafele un Latvijas saldējums un tā tālāk. Bet tā ideja, ka mēs latvieši ar latviešu stāstu varam pasniegt arī citu tautu vērtību, citu tautu labas lietas. Un kāpēc, ka neaizgūt no kā cita kaut ko, kas viņam ir labs un sanācis un mums patīkams. Paliekot to zem mūsu pašu nosaukumu, zem mūsu pašu stāstu par kaķīti. Mēs esam izveidojuši vietiņu, kur cilvēki vienkārši labu kafiju, mazas sīkstības
Pati ideja sākumā bija tāda, ka mēs ražojām tādas vienkārši grāmatas, kurās ir tikai papīras pierakstiem. Un tas oriģinālais bija nosaukums. Mums bija labo domu grāmata, jauko domu grāmata, medus mēneša dienas grāmata, mazulīša pirmie vārdi, tādas grāmatas, kurās tā pievienotā bija tas uzraksts. Tad mēs mazām sākām attīstīties un beigās izdevām arī plānotājus, kuros ir lapas, kurās ir pašam jāieraksta. Tad sākām mēs ar šitām grāmatiņām. Tās ir vienkārši pierakstu grāmatas, kurās tā ideja ieslēpās nosaukumā. Labo domu grāmatu, medus mēneša dienas grāmatu, siržu lauzēt atskaites grāmatu. Tā ideja bija tāda, ka to grāmatu pārsvarā dāvināja draugiem un cilvēkiem. Tad mēs gājām tālāk, ražojām citus izmērus, citas krāsas, un tagad izdomājam, ka ir jāražo plānotājs. Bet mēs izdomājam, ka parasti plānotāji ražot no jēgas, un mēs izveidojām plānotāju, kurā ir datumi jāieraksta pašam ar roku. Līdz ar to tas plānotājs viņam vairs nav derīguma termiņa. Viņš var būt uz 1 gadu, viņš var būt uz 3 gadiem. Informāciju par mums var atrast internetā 18bookdesigns.blogspot.com vai arī zvanīt pa tiešo. Kontaktālrunis 2916 5761.